Tā, nu čau visiem, kas mani skatās, skatīsies un vēl uz kaut kas. Šajā video stāstīšu par saviem mērķiem, par kaut kādiem panākumiem, par veiksmēm, par neveiksmēm un par tādām lietām. Principā man galvenais mērķis ir nopelnīt miljonus eiro un vairāk. Nu, ir pagājuši jau 4 gadi, un īsti man tas nesanāk. Laikam daudz ko daru nepareizi, vai nav man kontakti, vai veiksmes nav kaut kur bijuši, vai kaut kas tam līdzīgs. Vārds sakot, es kaut kā cīnos šajā pasaulītā, mēģinu izcīnīt arī savu tādu vietu priekš sevis, ko esmu iedomājies. Jā, nu, man sākumā 5 gadi atpakaļ bija doma iet uz granulu ražošanu, uz brīketēm, kaut kādu koku rūpniecības apstrādi. Bet es aizgāju uz celtniecību. Nu, par laimi vai nelaimi, pagaidām jau grūti pateikt, nevis grūti pateikt, bet celtniecībā man neiet, nu ļoti gan neiet. Ik pa laikam iemetīšu kaut kādus video, pastāstīšu par kādu objektu, atsevišķu, kā man ir gājis. Un varbūt kāds kaut ko varēs paņemt no tā, un varbūt kādam būs interesanti kaut ko iegūt no tā. Bet par mērķi miljonus eiro nopelnīt, un kuras esmu pēc 4 gadiem, nu, vai tuvu līdz mērķim, noteikti, kad nē, jo katru gadu it kā es augu, bet katru gadu aug arī parādi. Parādi ir dažādi, un viņi jau kaut ko nomaksā, kaut ko atkal paliec parādā, un kaut kā diezgan grūti, neiet baigi viegli. Bet es saviem mērķiem ticu, lai vai cik grūti iet, bet es viņiem ticu un eju un domāju variantus, un mēģinu paralēli kaut kādus idejus realizēt. Nav sanācis, man bija par mājas apsaimniekošanu, tās privātmāju un dzīvokļu apsaimniekošanu. Likās, ka baiga labā ideja, ka vajadzētu strādāt, par cik pastrādāju 3 gadi būvniecībā un celtniecībā. Tad sapratu, ka to ir niša, kuru varētu īstenot. Bet tad es viņu īstenoju, man taisīja mājaslapu, tur visu apmēram uztaisīja, izdomājām tur cenas, visu sarētināju, kā vajadzēja. Un tad sāku mēģināt, parādījās klienti, bet problēma bija ar cilvēkiem. Nāca cilvēki, viņi atnāca, viņi neatnāca, un tad viņi mēģina jau par taisno runāt ar klientiņiem. Nu, klientiem, protams, tas nepatīk. Nu, tad es sapratu, ka tas biznes arī tāds baigi īsti būtu ar problēmām līdzīgi kā celtniecībā ar celtniekiem. Lielākoties ir problēmas ar viņiem. Un tad vēl mēģināju tādu projektu, kur notiek tas ir vairāk par pasākumiem, tu vari abonēt ikmēnešu abonementu, un tad tev nāk piedāvājums, pieņemsim par visu Latviju pasākumu, koncerti, teātri, visu vienā vietā atnāk par pēdējā formā. Nu, sākumā man kaut kā aizgāja, likās arī tāds baigi interesantais projekts, tur ar influenciem strādājām, gāju sākumā. Pēc tam paņēmu pauzīt, un pēc tam man kaut kā negāja. Arī nevar saprast. Kāpēc? Bet es neeksperimentēju baigi, jo īsti nebija arī finanses tajā pasākumā. Nu, kaut kā es nezinu, kāpēc man neaizgāja tas. Bet likās tāds foršs, kāpēc tas nauda būtu tāda. Nu, lūk, nu tad tos 2 es pamēģināju, man nesagājās. Tad celtniecībā es palieku, jo tur tā nauda, ko es protu nopelnīt. Bet arī jau gribu jau tajā celtniecībā iet prom no turienes, bet nevar iet prom, kamēr man nav uztaisīts kaut kāds biznes, no kurienes nauda var pelnīt. Tā pamat nauda, lai būtu, jo es mēģināju dažādas lietas un man nesanāk. Būvniecība ir vienīgais, kas man pagaidām sanāk. Nu, kaut cik sanāk, kur es varu kaut kā eksistēt. Bet līdz lielajām mērķim ir ļoti tālu. Ļoti tālu. Nu, vajadzētu jau viņu sasniegt. Kā ideja bija šogad, vismaz apgrozīt miljonus eiro uz firmas. Nu, nebūs miljonus eiro, pat pusē nebūs. Nu, tālu. Nu tā, tie ir mani pirmie video, un es to loģistiku stāstu nevis secībā, bet neloģiskā secībā. Man iestarpinās vidus, beigas, sākums vai otrādi vai sajauktā veidā.